Akcija Labie darbi 740 turpinās. Uz elektronisko adresi labiedarbi@daugavpils.lv pienāk arvien vairāk vēstuļu. Tomēr Olga Karņīlova nekādas vēstules nav rakstījusi. Par viņas darbu mums pastāstīja pilsētnieki, kas vēlējās, lai par tiem uzzinātu pēc iespējas vairāk daugavpiliešu. Olga Karņīlova pazīst pilsētas kapus labāk par visiem. Jau vairāk nekā 10 gadus viņa nodarbojas ar pamestu Daugavpils aktieru apbedījumu vietu meklēšanu un iespēju robežās savetās kārtībā. Mani nekas nemudināja, vienkārši nomira mana mamma, un es skumstot staigāju un meklēju, skatījos un brīnījos. Te vienu atradu, te citu. Vēlāk sastādījām sārakstu, kur tās atrodas. Tad izveidojam aktieru taku, lai parādītu, lūk, bija cilvēki un atmiņas par viņiem nekur nav zudušas. Pa šo taku Karņīlova jau sen vada ekskursijas. Šķiet, ka par veco Daugavpils teātri viņa zina visu. Aktieru biogrāfijas ir tik dažādas un atšķirīgas. Reizēm rodas iespējas, ka viņi visi ir tikai izdomājums, mīts, kāda leģenda. Tomēr Karņīlovas atrastās kapavietas liecina par pretējo. Brīlinga kapavieta bija tik nolaistā stāvoklī, ka mūs pārņēma šausmas. Šeit viss bija aizaudzis ar krūmiem, bet stūrīs augušas sēnes. Bet blakus sakopts vēl viena aktiera Vrubeļa kaps. Viņš arī strādāja mūsu teātrī, starp citu pazīstams uzvārds. Tepat arī Uspenskis. Viņš bija vēl viena tautas teātra režisors. Talanta liktenis ir daudzpusīgs un pārsteidzošs un nav pelnījis grimta aizmirstībā. Par to Olga Karņīlova ir pilnīgi pārliecināta un patiesi priecājas tad, ja ne tikai viņa pati, bet ir cilvēki, kuriem ir dārga piemiņa par tiem, kas kādreiz kalpoja Daugavpils teātrim. Orloviem neviena nav. Absolūti neviena radinieka. Kāds atnāk, kāds sakopi, jau kāds ir savedis kārtībā. Brīvprātīgie ir. Atnāk, kaut kā palīdz, esmu ļoti laimīga. Es tieši uz to arī cerēju, ka cilvēki sāks sakopt kapavietas. Tas ir ļoti patīkami. Pēc 9 no rīta Olgu Karņīlovu mājās sastapt nevar. Katru rītu viņa uzsāk ar apbedījumu vietu apgaitu. Pēc ziemas kapos ir daudz darāmā, un vēl ne visas kapavietas ir atradusi. Meklē, lai atcerētos.